Tātad šodien mums ir Volvo īstenībā ar beigtām smadzenēm. Beigts vadības bloks pilnībā dead. Paskaties, cik daudz visādi komponenti iekšā. Te mums ir procesors, flash atmiņa un visticamākais, te, kur vēl arī skaitri ūdens paliek, redzi. Mēs atplēsām nost vāciņu, jā, mēs brutāli, jā, izplēsām vēl, jā. Kur Volvo V50 stāv vadības bloks uzmin, nu, tur, nē, tieši tā. Šeit, šeit viņš ir noslēpts iekšā. Un te mēs varam tā viņu tur iebāzt. Tur viņš arī ir. Cik laba vieta tā ir? Nu, nav tā baigi labā vieta, tāpēc, kad skaties, te ir dubļi, viss ūdens, viss nonāk iekšā. Un, protams, ka vadības bloks no tā cieš. Ar laiku, skaidrs, autiņam ir nobraukums, viņš vienkārši aiziet bojā. Šī gadījumā kā tas notika? Cilvēks brauca vienkārši un pēkšņi viņam kas? Šo, vairāk nevar iedarbināt no rīta. Vienkārši pagriez aizdedzis atslēgu, un tad, kad tu pagriez aizdedzis atslēgu, te, kur iesim iekšā, pademonstrēsim tūltās. Tātad, pagriežot aizdedzis atslēgu, te parādās paneļa immobilizers, tātad vai attiecīgi ir kaut kāds cits kļūdu kodi virsū, kaut kāds lampiņas spīd. Šī gadījumā ir tikai airbags, jā. Nav komunikācijas. Un arī ļoti skaļi strādā stūris pastiprinātājs, ka tu stūri brīvi grozi, jā, un strādā skaļi šis stūris pastiprinātājs, kas liecina, ka nav komunikācijas ar vadības bloku. Kāpēc ir jāiegādājas pie mums Altels? Šis te mazais brīnums. Autel diagnostika ļoti perfekti strādā tieši ar automobīļiem Volvo. Un šī gadījumā, ja tev ir Altels, viņam ir feins tāds adapters, kurus es nodemonstrēšu, un šitās te maziņš. Smuki viņi iestiprina iekšā, rozetītē, braucot var arī aktuālos datus, programmēšana, kalibrēšana, atslēgas. Nu, ļoti daudz funkciju, jā, tā kā interesē, droši zvani raksta WhatsAppā par Autelīti, bet tēma tālāk. Noņēmām vadības bloku, uzlikām uz galda, un, protams, viss bija slikti. Re, kur ir šis te vecais Ori vadības bloks. Atvērām vaļā, sapratām, ka viss ir slikti, bet mums paveicām. Mēs izdevās izdabūt ārā programmatūru. Oriģinālo programmatūru, tajā saucamajā open mode, ko nozīmē open mode, kad tu atplēs vaļā vadības bloku. Es nezinu, es pamēģināšu tagad crank. Puiši, es varu crank? Can I spark the engine? Nē, sorry. Tātad, skaidrs, jā, iedarbinājām auto. Nu tā doma ir kāda, tātad, šobrīd viss notiek, motors rūk, viss ir skaisti. Bet tātad ir tā, ka Volvo, ja nobeidz vadības bloks, startera vispār nav. Diagnostikā neiziet uz komunikāciju ar vadības bloku, tāpēc, ka viņš vienkārši ir kan līnijas bojātas iekšā, ja? Un open modā, tad tu noplēs vāciņu, ir iespēja izlasīt programmatūru ārā. Re, kur ir speciāls laukums, redzi? Pat šī vietā, ja tu tiec klāt ar speciālu aprīkojumu, tad izvelc ārā šo te programmatūru. Un kas ir jāizdara tālāk ar šo te programmatūru? Nu, ļoti vienkārši. Mēs paņemam lietotu bloku, kurš tagad jau ir virsū, un viņā pa piniem šeit pa galu nevis plēšam atkal vaļā lietotu bloku, jā, jo atplēsts bloks, redzi, nu ir pašāk, labāk ir neplēst. Mēs